Ka ar garu spēku un vienotību var stāties pretī jebkurai varai. Prezidents uzsvēra, ka vienotība ir nepieciešama arī tagad, lai veidotu plaukstošu Latviju. Tāpēc es aicinu nākotnē apvienot visiem spēkus, katram darīt to labāko, lai mēs izveidotu stipru, plaukstošu mūsu zemi. Pasākums Doma laukumā pulcēja vairāk nekā 100 cilvēku. Pēc tam notika dievkalpojums Doma baznīcā, bet pēc tā Latvijas un ārvalstu amatpersonas nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Pēc barikāžu atceres pasākumiem vairāk 100 lielākoties vecāka gadagājuma cilvēku Doma laukumā piedalījās arī tautas manifestācijā par atmodas laika ideālu atdzīvināšanu. Turklāt bija arī Arta Ludboža. Sanākušos uzrunāja sabiedrībā zināmi cilvēki, tostarp katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, zinātnieks Ivars Kalviņš un citi. Piesaucot Dieva vārdu, izskanēja aicinājumi aizstāvēt ģimenes un kristīgās vērtības, glābt valsti un tautu, kā arī veicināt dzimstību un mazināt aizbraukšanu uz ārvalstīm. Starp runātājiem bija arī valsts kontroliere Ingūna Sudraba, kura vada pēdējās dienas savā amatā. Jau 22 gadus atpakaļ Dievs deva mums savu svētību. Mums tika uzdāvināta brīvība, bet mēs no šīs svētības atteicāmies. Mēs par savu Dievu pieņēmām zelta teļu. Sudrabas kāpšanu uz skatuves rosinājusi minējums par viņas mērķi pēc amata pilnvaru beigām iesaistīties politikā. Ir jums politiskas ambīcijas vai nav? Nav man ambīcijas, saprotiet, man nekad nav bijis ambīcija un nebūs man nekāda ambīcija. Man ir svarīgi būt godīgai pašai pret sevi. Tikmēr Doma laukumā sanākušie iedzīvotāji šo sapulci uztvēra ar dažādām sajūtām. Drīzāk tā manifestācija, kā jau te cilvēki runāja, kad organizēs brīvprātīgos, kas organizēs atkal tādas šūniņas, un tad viņi apspriedīs, un līdz ar to viņi būs iespēja celt tautu. Tā drūmi. Drūmi tādā ziņā, ka tomēr tie ir svētki, man liekas, nevis kaut kāda bērnu diena, bet tas mums tā ir ierasts. 18. novembrī arī prezidents nerunā kā svētkos kaut kā. Es domāju, ka laukums būs pilns. Tāda skumja sajūta, kad mēs esam kaut kur, laikam, daudz zaudējuši ticību, paļāvību saviem spēkiem, iegrumuši tādā apātijā. Manifestāciju rīkoja Jāņa Čakstes Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība, asociācija ģimene un Latvijas ordeņu brālība. Arta Ludboža, Andris Jasinskis, LNT. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vadība bažīs par robiem karavīru rindās. Dienestam derīgo puišu un meiteņu skaits saroka ar katru jaunu iesaukumu. Paredzams, ka visasāk jauniešu trūkums būs jūtams pēc 5 gadiem. Lai novērstu kareivu trūkumu, atbildīgās amatpersonas iespējamo glābiņu saredz jaunsargu kustībā. Vairāk stāsta Kārlis Goldbergs Kristapsons. Mūsu vairāk nekā 5000 kareivi lielajā armijai gadu nepieciešami aptuveni 400 jauni cilvēki. Rekrutēšanas nodaļai atlasīt šādu skaitu armijai derīgu jauniešu pagaidām nav problēmu. Pēdējos gados uz vienu vietu armijā konkurē vidēji 3 jaunieši. Šāda konkurence sniedz iespēju izvēlēties atbilstošākos puišus un meitenes. Taču arvien biežāk jauniešus nākas atsijāt tieši veselības problēmu dēļ. Ir problēmas ar mugurkaulu, ar stāju, ir problēmas ar plakano pēdu, vairogdzieders, es te dzirdēju. Ir visādas saslimšanas, kas varbūt ikdienā cilvēkam netraucē, bet tad, kad sāk izvērtēt viņu spējas strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos, tad izrādās, ka viņi nemaz tik veseli nav. Sliktas veselības un vājas fiziskās attīstības dēļ atteikumus saņem aptuveni 10% jauniešu. Šis skaitlis var nešķist liels, taču tam ir tendence pieaugt. Šo problēmu apskatot uz jauniešu sarūkošā skaita fona, armijas vadībai rodas bažas. Pateic. Jaunsargu kustībā pat labam darbojas vairāk nekā 6000 jauniešu 12 līdz 17 gadu vecumā. Viņi apgūst dažādas fiziskās iemaņas un arī patriotisko audzināšanu. Puiši un meitenes par jaunsargu kustību un apmācības instruktoriem atsaucas pozitīvi. Ļoti labi māk mācīt fizisko. Līdz ar to, ja viņa nebūtu, laikam vēl neko nevarētu. Viņš patiešām ir ļoti labs skolotājs, viņš zina,
kā mācīt, ko darīt. Satikt daudz cilvēku un izrādījās, ka tas ir ļoti, ļoti interesanti, gan vēsturē, gan arī nometnēs. Mans brālēns gāja Jaunsardzē un pēc pirmās nometnes, kad viņš gāja, man likās, tas ir ļoti interesanti un tāpēc sāku iet arī. Aprēķini liecina, ka visāsāk jauniešu trūkums izpaudīsies 2018. gadā. Tas būs gads, kad pilngadību sasniegs mazāk par 20 000 jauniešu. Saeimas atbildīgajā komisijā glābiņu saskata jaunsargu kustības attīstībā. Šī ir iespēja jau no 12 gadu vecuma sev pilnveidot un saprast, vai es gribu būt armijā. Un pēdējie 2 gadi, 16, 17 gadu vecumā, viņi jau tiešām saņem ļoti labu apmācību, kuras rezultātā viņi var pieņemt dzīvē, visai turpmākai dzīvē svarīgu lēmumu. Es izvēlos profesionālu karavīru karjeru. Armijai pievienojas aptuveni 12 līdz 13% bijušo jaunsargu. Lai jauniešu acīs padarītu armiju pievilcīgāku, paredzēts pārskatīt atalgojumu un sociālo garantiju apjomu dienošajiem. Tad iespējams būs aizpildītas visas vakances Latvijas armijā. Kārlis Goldbergs, Kristapsons, Rojas Brāns, LNT. Vašingtonā ieviesti pastiprināti drošības pasākumi pirms rīt gaidāmās ASV prezidenta Baraka Obamas otrās inaugurācijas ceremonijas. Lai arī prezidents zvērestu viņš šodien jau nodeva nelielā oficiālā ceremonijā Baltajā namā, rīt viņš to darīs publiski, klātesot vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku. Pēc tam sekos parādu un formāls pieņemšanas. Sagaidāms gan, ka šoreiz Obamas zvēresta došanu klātienē gribēs redzēt krietni mazāk cilvēku nekā 1,8 miljoni, kas uz to pulcējās pirms 4 gadiem. Augstais bezdarba līmenis, asā vēlēšana kampaņa un partiju cīņas par finanšu politiku ir atstājušas iespaidu uz ASV pirmā melnādainā prezidenta reitingu. Aptaujas liecina, ka ar Obamas darbu šobrīd ir apmierināti nedaudz vairāk kā pusi amerikāņu. Pēc asiņainās ķīlnieku krīzes Alžīrijā pārmeklējot gāzes pārstrādes kompleksu, kur islamistu kaujinieki nedēļas vidū sagrāb gūstekņus, atrastas 25 ķīlnieku mirstīgās atliekas. Iepriekš tika ziņots, ka šai krīzē zaudējuši dzīvību vismaz 23 ķīlnieki un 32 kaujinieki, bet Alžīrijas valdība pieļauj, ka patiesais upuru skaits var izrādīties lielāks. Ķīlnieku sagrābšana tika sarīkot atriebjoties par Francijas militāro intervenciju Malī. Atbildību par to uzņēmies kāds vietējais islamistu grupējums, kas saistīts ar starptautisko teroristu organizāciju Al-Qaida. Apmēram 2000 cilvēku šodien Gruzijas galvaspilsētā pieprasīja tūlītēju prezidenta Mihaila Saakašvili demisiju. Demonstranti pulcējās pie prezidenta pils, pieprasot izbeigt Saakašvili pilnvaru termiņu jau ar rītdienu, 21. janvāri. Saakašvili tika atkārtot ievēlēts prezidenta amatā uz 5 gadu termiņu 2008. gada janvārī. Dažus mēnešus vēlāk Gruzijas parlaments, kurā dominēja Saakašvili lojālie spēki, pieņēma likuma grozījumus, kas paredz, ka prezidentam ir jāpaliek amatā, kamēr netiek ievēlēts viņa pēctecis. Taču nākamās prezidenta vēlēšanas Gruzijā ir paredzētas vien oktobrī. Tāpēc Saakašvili pretinieki uzskata, ka viņa prezidentūras termiņš ir mākslīgi pagarināts. Sniegs radīs nopietnas satiksmes problēmas Francijā un Lielbritānijā. Parīzes lidostās atcelt gandrīz pusi tuvo un vidēji tālo reisu, turklāt amatpersonas Charles de Gaulle un Orly lidostās brīdina, ka situācija var pasliktināties. Francijā sniega dēļ kavējas arī TGV ātrvilcienu reisi un pilsētas autobusu satiksme Parīzē. Sniega un aplidojumu dēļ nedēļas nogalē notikušas arī vairākas nopietnas auto avārijas. Līdzīga situācija valda Lielbritānijā. Hītrovas lidostā sniegšanas dēļ atcelta 5. daļa, jeb gandrīz 300 avioreizu. Tiek ziņots, ka lidosta atgādina bēgļu nometni, jo simtiem pasažieru spiesti palikt lidostā uz nenoteiktu laiku, gaidot laika apstākļu uzlabošanos. Aizvadītajā naktī Vidzemē Zosēnos fiksēts šīs ziemas augstuma rekords - -27 grādi, tomēr šonakt jauni rekordi Latvijā nav gaidāmi. Dažviet nedaudz sniks pūtīs, lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra gaidām -13, -18 grādu robežās, vietām galvenokārt Kurzemes piekrastē būs nedaudz siltāks - -6, -11 grādi. Rītdienā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -6, -11 grādiem, Kurzemes piekrastē līdz -4, -6 grādiem.
Turpmākajās dienās būtisks izmaiņas laika apstākļos nav gaidāms, pieturoties lēniem vējiem nokrišņu būs maz un saglabāsies mērens sals, lielākoties -10, -15 grādu robežās. Vien atsevišķās naktīs vietām Latvijā sasniedzot -20 grādu atzīmi. Dienas laikā sals būs neliels -1, -7 grādi. Palieciet kopā ar LNT Laimes. Jauks šis vakars, uz tikšanos! Labvakar, jūs mājās ir svētdiena un klāt laiks, kurā LNT atskatāmies uz aizvadītās nedēļas svarīgākiem notikumiem, bet pirms noskaidrojam tos faktus, kam bijusi vislielākā nozīme, vēl dažas ziņas, kas šonedēļu padarīja jo īpaši. Mēs atkal sev parādījām kā izcils mākslinieks, pat ja vienīgais, ko var izmantot, ir ledus, jo latviešu darinātā skulptūra Zemeņu lietus atzīta par lielāko un labāko Rostakā notikušajā ledus skulptūra festivālā. Bet citu pieminekli ķemeru sanatorijas izskatā, kas ir arī visdīvainākais investoru stāsts Latvijā, valsts tomēr nolēma neiegādāties, tāpēc no slavenā kurvieta gaida izsoles āmuru un jaunu īpašnieku. Un vēl šonadēļ noskaidrojās, kas tad būs 4. finālists startam pašvaldību vēlēšanās par Rīgas mēra krēslu. Nīlam Ušakovam, Sarmītai Eilertei un Baibai Brokai Reformu partija pretī liks Ingu Antāni. Bet tagad īsumā par tematiem, kur šovakar raidījumā rādīsim plašāk. Ar ko beigušās daudzās dzērāju šoferu apkarošanas kampaņas, kā sodītie bēguļo no sēdēšanas aiz restēm un kādēļ izrādās, ka valsts izziņotā statistika par to, cik daudz dzērušo brauc pie stūres, patiesībā ir bijusi kļūdaina. Kurorta apstākļu un pārticības oāze tā dēvē satiksmes ministrija, bet cik plaša ir tās lielo uzņēmumu karaļvalsts un kāpēc par tās pavalsniekiem kāro kļūt tik daudz izmanīgu ļaužu. Pastāstīsim arī, kā sasildīt Latviju ziemas salā, rēķini par apkuri skrien debesīs kopā ar visu siltumu, cik cieši iedzīvotāji sakož zobus un kā par rēķiniem taisnojas siltuma ražotāji. Bet vispirms top 10. vieta - ugunskuri, vēsture un cilvēki. Šī bija ugunskura nedēļa, atceroties notikumus 1991. gadā, kad līdzīgā salā, bet karstu sirdi cilvēki no visdažādākajām Latvijas malām devās uz Rīgu, lai būvētu un pēc tam diennaktīm ilgi noturētu barikādas. To vienā pusē bija rupja vara, bet otrā pavisam trausla brīvība, un tieši pēdējā būt pie tiltiem un piebrauktuvēm Rīgai, Doma laukumā, Zaķusalā un citviet, un simtiem cilvēku kādreizējo barikāžu vietās pulcējās arī šonedēļ, lai atcerētos, cik siltāk par ugunsliesmu toreiz bija kopības sajūta, un arī pieminētu tos, kam brīvības saldās garšas dēļ bija no mums jāaiziet. Bet nebeidzamais komandējums tās šonadēļ nonāk topa 9. vietā. Jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, un arī šonadēļ izskatījās, ka Austrālijas komandējuma lietā visa malciņa vēl nav salasīta. Knabi šonadēļ nolēma izvērtēt, vai Žanetes Jaunzemes Grendas darbības saistībā ar komandējumu uz Austrāliju atbilst likumam par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbā. Savukārt pati ministre liesmu uzpūta, citējot Koko Šaneles pietiekami slavenu frāzi. Esmu sasniegusi ļoti labus rezultātus. Es pilnīgi nemaz nekaunos nevienu brīdi par to, ko es esmu darījis. Es esmu lepna par sevi un raugoties uz visu ažiotāžu tādu, ka, ļoti patīk Koko Šaneles teiciens. Domājiet par mani, ko jūs gribat, es par jums nedomāju vispār. Bet to, vai kultūras ministrs pārliecība par pašas paveikto saskana ar sabiedrības vietokli par viņas darbu, mēs skaidrojām nedēļas aptaujā.